Kad es biju jauna, man bija draugs, kurš sapņoja visu laiku būt vai kļūt bagāts par miljonāru. Un tajā laikā es nevarēju saprast, kā var sapņot par naudu, ir taču tik svarīgi mīlestība, ir tik svarīgas attiecības, kā var sapņot būt vienkārši par miljonāru? Un, jā, tas laikam bija tas laiks, kad es vēl neapzinājos sevi kā personību un kā astotnieku, jo astotnieks ir, kā jau bezgalības zīme, ir tas, kas saistās gan ar augstāko, ar garīgo un ar materiālo pasauli, un viņiem ir jāveido šis balans, un tad viņu dzīvē būs harmonija. Un apzināti es to daru tikai tagad, bet neapzinātā līmenī es esmu pēc tam, var teikt, ļoti daudz tieši lasījusi un savā ziņā mācījusies par naudu, par tās izmantošanu, jo es nāku no ģimenes, kur bija totāla nabadzība. Tur nemācēja apieties ar naudu ne tēvs, ne māte, un rezultāts ir tāds, kāds ir, un mēs to visu iegūstam. Un pirmā grāmatiņa, ko es ieguvu bankā, man to uzdāvināja Finanšu fitness. Un tad jau pēc tam es sāku tur eksperimentēt, tā kā tur ir grāmatiņā, bet, protams, paralēli es vēl šitādu lasīju. Es pie šitā Valentīna Kovaļova gāju vēl kursos, un kad tur bija jāveic aprēķini par to, kāda mums ir ienākuma, cik mēs varam visur, kur to naudu ieguldīt. Mums bija jānosūta tas mājas darbs, un viņš tā pastījās uz maniem ienākumiem un teica tā, jā, jums nav cerība kļūt par miljonāri. Tad man ir šāda grāmatiņa, kur es noteikti lasīju. Viņa ir interesanta, jā, bet man jau praktiski patīk, lai es gūstu kaut ko, kur es varu likt lietā. Šī grāmatiņa arī ir interesanta, te ir visādas prakses, un šī ir arī, protams, Hārva Ekera grāmata Miljonāru noslēpumi. Tas, ko es lasu tagad, ir šis, arī kā sevi transformēt, un nākošā grāmatiņa ir šī par naudu, ko mums ieteica Kristīna Giezāra skolotāja, kur ir praktiski padomi, kā tad iemācīties šo te apiešanos ar naudu, ar naudas enerģiju. Un laikam tas nav tik vienkārši, ja mēs tā skatāmies, cik daudz gadi ir pagājuši, bet to domāšanu izmainīt, nav vienkārši. Nemaz nav vienkārši. Bet mēs pie tā strādājam un ejam uz priekšu.